milži varētu būt ar tām kokogliem saistīti, jo līdzšinējie lielākie izmēri ir aptuveni, metrs, mēs aizbrauksim, tas ir pie Priežu mājām, tas ir 1,20 m virs zemes. Te ir 3 cik un diametrs jau arī, kā mēs redzējām. Kāds mazais nav, tā kā, jā. Un arī tai pirmajā reizē, kad kopā ar mežsargu mēs te braukājām un tā informācija bija ienākusi un meklējām, mēs aizkūlāmies tur krietni vien uz priekšu, jo, bija tā, jo tās ziņas bija tādas, ka jūs no ceļa noteikti redzēsiet. Un tas skatījāmies, kur ir tās, mazās pankūkas. Jā, un reku tāda ir. Un, kas vēl ir interesanti, es gan nezinu, vai tas ir ar kaut ko saistāms, bet kas man uzreiz uzmanīgi pievērst kaut kādu lielie akti, kas bija otrā pusē. Un tas arī var būt kaut kādā veidā būtu izmantojama konstrukcija, bet no otras puses diez vai, jo tāda izmēra diez vai tika izmantot. Bet vispār tas ir tā ļoti neraksturīgi, ka šeit tādi akmeņi. Bet toreiz arī mežsargs uzreiz arī teica, ka tas varētu būt, ka šis grāvis ir diezgan nesen tīrīts. Ka varbūt rokot kaut kas no zemes ir izcelts un vienkārši izskatās viens vismaz noteikti izskatās nesen celts laukā. Jā. Bet tur ir arī tāda mazāka. Jā, šis jā.